Nu ko, atkal kārtējā mazā pārbūvju sērija klāt. Šodien sērija atkal tādu īso uztaisam, jo pārbūvīte gaužām neliela, maza. Tāda ātrā, bet visnotaļ vajadzīga. Tātad šāds te kemperīts ienācās. Lunar Venus modelis, jau ar iebūvētu akumulatoru. Baigi izskatās, ka tā ir laikam angļu versija, ja šī saucās. Ar durvīm bardačokā, kā mašīnām saka, stūra bardačokā, tā šīm durvis kaut kā uz šosejas pusi. Nu jā. Un ķibela bija tāda, ka te bija klientiem tā oriģinālā pulkņa iekšā, bija izbeigusies gāzes apkuras sistēma, tā, kas nodrošina siltumu, lai nodrošinātu siltumu. Nu, un tad mēģināja viņu reanimēt, nekādīgi tur nesanāca to vadības bloku, tā teikt, atdzīvināt. Un tad nolēmām, ka liekam nākamo variantu, kas ir finansiāli, teiksim, draudzīgākais. Ielikām dīzeļa apkuras sistēmu, reku pati krāsnes, pievienoju klāt viņu šim te jau gatavajiem izvadiem, kas ir jau kemperī sabūvēti. Nu, un tad tagad, es teiktu, ka siltuma ir baigi daudz. Toči rītīgi silts, vakardien bija vēsa diena, pārbaudīju. Te ir ļoti vienkārši pultiņa, kur ieslēdz un uzliek cik grādus gribās, un viss tālāk viņa automātiski pati arī uztur to temperatūru. Plus tālāk ir pie atslēgām arī tālvadības pults. Nu, ja gribās no mājas vispār ārā neejot, tad ir iespēja arī tālvadības pulti ieslēgt jau tā teikt, lai mājā jau siltums sāk rasties un notikt. Nu, protams, ka strāvu viņa tērē, šim konkrētajiem nekādas saules baterijas nav uzstādītas virsū, bet pie tā, ka ir simtnieks aķis parastais iekšā, es teiktu, ka kaut kādām 2 diennaktīm arī tā akumulatora būtu jāpietiek, lai nodrošinātu tās krāsniņas, tā teikt, pilnvērtīgu darbību. Priekš izpūtējiem un gaisam degviela izmantoja jau to pašu lielo caurumu, kas bija palicis no gāzes apkures, tā verķa kastes. Tas gan bija pat krietni lielāks nekā jau vajadzīgs, tāpēc nācās uztaisīt arī tādu, redzētu, vāciņu paplatinājumu, lai būtu aizskrūvēts smuki caurums ciet un lai tur nekāda lieka vēja ar nepūstu. Rūpnieciskie izvadi no priekšas aiziet trubas tālāk, no kurām tad viena iznāk reku šinī galā, te pūš silto gaisu, un vēl viena iznāk te pie poda ārā, tā lai dušas telpa arī uzsildītu. Protams, ka tās apsildīšanas ir jāslēdz laicīgi iekšā, jo tomēr laiks ir vajadzīgs, lai visas tās mēbeles uzsiltu un caursiltu. Tad vēlams to darīt kaut kādu mazu brīdi iepriekš, pirms nolemts ir tusēties tajā mājiņā. Apakšā ar visu sastiprinājām smuki pēc feng shui, tā lai klusinātā izpūtējas, lai būtu klusa tā pečkiņa un lai neradītu nekādus papildus trokšņus. Tāda degvielas bāciņa šī vietā, es domāju, ka galīgi nevienam netraucēs, pietiekami ērti uzpildāma, korķim tiek klāt, ērti gan, tā, lai pat tankā ar pistoli varētu pieliet. Un, jā, īsts degvielas trubām īsts ceļš, pat tās ārā zem kempera ir degvielas sūknīca, un pati krāsniņa jau sanāk jau tepat iekšā zem gultas. Tas arī lielumā viss, jā, neko baigi vairāk neizstāstīšu par viņu. Zinu tikai to, ka būs iespēja izīrēt šo kemperīti. Par cenu nezinu, tas jāinteresējās ir Bon Voyage. Un Bon Voyage, kā viņi tur buses izīrē, un tas, laikam, šis viņiem var kā papildu pakalpojums, ka var iznomāt šādu te dzīvojamo vagoniņu. Tāda mazais ātrais apskats, tātad viena gulta, otra gulta,
te vēl laikam, ka šis verķis arī izvalkās ārā. Jā, nu, tātad te ir liela gulta, laikam, sanāk. Šitos atpakaļ. Droši vien pa visām niansēm nevarēšu izstāstīt, neesmu viņu baigi pētījis, bet jā, izlietne, gāzes plīts, pat cepene iekšā. Tur vēl kaut ko var sašmorēt. Leduskapis, diezgan paliels. Jā, vēl nav iztīrīts, bet gan jau, ka čaļi pieķersies un tagad dos klientiem, tad jau būs viss smuks tīrs. Jau dreibis kapis kaut kāds var ielikt. Lielās jakas pakarināt. Nu, gaismas un gaismiņas te pieteikami daudz, visos galos visādi gaismas ķermeņi salikti. Žalūzijas atveramie, lielie logi, mazie logi. Nu jā, vārds sakot, visi logi atverami. Savs rāģiņš ir iekšā, vismaz rādio kompaktiski USB flashka, jā, tas skanēs droši vien, kaut ko telefonu arī var pieslēgt. Jā, nu un tad otrā pusē, kas mums te ir, reku vēl divas gultas, nezinu, vai tās ir izliekamas pa lielām vai nē. Laikam nē, šīs ir, jā, apakšā ir mantu nodalījums. Šīs izskatās, ka ir viennieces gultas. Nu tā tad, jā, nu vai nu ģimene ar 2 bērniem vai 4 pieaugušiem, man liekas, ka diezgan ērti var justies. Un šī forša fīča, ka var aiztaisīt, uz magnēta ciet durtiņas, tā kā nodalīt tā kā atsevišķu istabiņu. Protams, kaut kādi trokšņi iet cauri, bet, nu jā, ja ir tāda kompānija, kur tomēr negribās visam savus plikumus rādīt, tad vismaz var, jā, kaut kā drusciņi paslēpties. Un, jā, galā ir, te ir točiņš, WC, arī atverami logi ar atkal lampiņas un arī mazā lūka. Špīgels, izlietnīte neliela un dušas telpa. Gan jau tā, ka zēni dos nomā, tad būs viss iztīrīts, sapucēts un domājams, ka arī strādājošs. Bet, nu jā, tas vairs tālāk nav pie manis, pie manī vairāk tikai šie te būvēšanu jautājumi. Tā kā tā, jā, man liekas, šodienai arī pietiek ātrumā, nav ko te daudz stāstīt un darbiņš pabeigts. Jāķerās pie nākamā. Tev kā Alvašu foršu dienu un jā, kaut kādā nākamajā sērijā kaut ko pastāstīšu, parādīšu, kādus te brīnumus būšu piestrādājis. Čau!